Sveiki, sveiki! Esam tiešraidē mūsu pasaku skoliņā, un mēs šodien zīmēsim. Mēs radīsim mūsu adventas vainagu, jo tuvojās adventas laiks, un mēs radīsim mūsu pateicības vainagu. Tā, mēģināšu tagad noskaņoties. Mazliet gaisma tāda mums pašvaka, bet es ceru, ka redzēs visu ļoti labi. Tā, mums būs vajadzīga lapa A4 formātā vai A3 formātā, kā jums labāk patīk strādāt. Un es lūdzu sagatavot jūs marķierus. Marķieris izskatās šādi. 1 milimetrs un 3 vai 2, 2,5. Ja? Kāds jums ir, to arī var izmantot. Vēl ir šādi 0,5. Dažādi. Ja? Tur atšķirība ir plānāks un biezāks. Ja? Ja galīgi nav nekādu marķieru, tad var izmantot melno flomasteri vai arī melno pilspalvu. Un mums būs vajadzīgi krāsainie zīmuļi. Sāksim mēs ar apli, ar riņķi. Mēs zinām, ka gadu apzīmē tādu apaļu. Ja, un šeit mēs varam uzmest apmēram figūru. Šoreiz nebūs jāizmanto ne lineāls, ne cirkulis, nekas. Mēs zīmēsim brīvi, ja, ar brīvu roku, pilnīgi pēc sajūtām. Un pat cik tā ir neiroart tehnika, tad mēs neirografiskās līnijas izmantosim. Neirografiskās līnijas ir šādas te, kad tā līnija neatkārtojās nevienā savā posmā. Un tā vai turp, kurp mēs nemaz nezinām. Ja? Tā. Izmantosim šādas līnijas. Tāpēc taisnās līnijas mēs neizmantosim. Nu, mēģināsim uzmest. Uzmest. Zemē riņķo. Un re, kur pagājis ir gads. Tā, viegliņām uzmetam. Ja, vainags ir kā zemeslode. Ja, un 4 sveces, kuras mēs te zīmēsim, ir kā 4 debes puses. Uzzīmēsim tagad svecītes. Ja, un svecītes vēl atsevišķi riņķis, protams, tā ir mūžīga kustība. Visu laiku dzīve rit un rit, neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu dzīvē. Zeme turpina griezties, riņķot, un viss notiek. Gada laiki mainās, viss notiek. Un jūs zinat, ka... Varbūt kāds arī nezina, ka Zemes astronomiskais simbols izskatās šādi. Ir riņķis, un tas tiek sadalīts 4 daļās. Ja? Šī ir astronomiskā zīme. Zemes astronomiskais simbols, teiksim tā. Un šeit uzzīmēsim tagad 4 sveces. 4 sveces. Mierai, mīlestībai, veselībai un labklājībai. Uzzīmēsim. Nu, arī simboliski, ja? Pēc tam mēs to visu neirografēsim. Tagad vienkārši tāds uzmetums, ja? Kur varētu būt mūsu svecīte. 1. Otra. Schematiski, ja? Uzzīmējam. 3. Un tālāk mēs ar šiem simboliem strādāsim. 4. Nu, lūk,
4 sveces. Vispār no kurienes atnāca šīs adventes vainags, vai jūs ziniet? Adventes vainags patiesībā senie balti un arī citas ziemeļu tautas dedzināja svecītes tumšajā gada laikā, tieši novembrī, dregnajā novembrī, un viņi dedzināja sveces uz rata. Ja, ir tāds rats, ziniet, no zirga rati, ja, un tur tas ritenis. Un uz tā riteņa, riteni izpušķoja ar zariem, ar egļu, priežu zariem vai kadiķa zariem, un lika svecītes un dedzināja, lai palīdzētu dienai būt garākai, lai palīdzētu saulītei, lai stiprinātu sevi. Ja, un šo tradīciju kristietība vēlāk arī pārņēma. Ja, sākumā mūsu senčiem bija šī tradīcija. Bija, un sveces uz rata, rats tika rotāts ar egļu, priežu, kadiķu zariem, ja, un rats simbolizē mūžīgu dzīvi. Un tagad, dedzinot sveces mēs varam skatīt kā debes puses, bet varam arī skatīt kā sezonus. Kad augšā ir vasara, kad saulīte mazāk spīd, tad šeit ir ziema, mēs izdzīvojam ziemu, šeit ir pavasaris un šeit ir vasara. Ja? Mēs, dedzinot sveces, mēs varam padomāt par notikumiem, par visu, kas atgadījies šī gada laikā, kas ir padarīts, kas nav uzspēts, kur pabijām, ko satikām, ar ko iepazināmies, un par ko es varu lepoties. Un padomāt vispār par planētu Zemi, kas ceļo ap Sauli. Ja, un daudz etnogrāfi uzskata, ka vainaga forma, šī te apaļā forma, simbolizē Zemes orbītu un simbolizē ceļu, kuru Zeme iziet gada gaitā, šo te ceļa posmu. Un mēs varam padomāt, ko mēs šajā ceļa posmā esam piedzīvojuši. Un it īpaši šajos 4 punktos. Ko mēs piedzīvojām vasaras saulgriežos, pavasara, rudens saulgriežos, un kas tagad sagaidās ziemas saulgriežos, vai arī varam atcerēties pagājušos Ziemassvētkus. Kas šeit ir noticies? Un tagad mēs, izmantojot neirografiskās līnijas, zīmēsim vainagu, vieglas līnijas, vienkārši apkārt, ap svecītēm, veidosim tādu kuplumiņu. Var uz otru pusi. Galvenais neaizmirstiet elpot, jo parasti ir tā, kad koncentrējas baigi, tad aizmirst elpot. Veidosim tādu vainagu formu. Tās līnijas var krustoties. Viņiem patiesībā arī jākrustojās. Ja? Zeme riņķo ap sauli, mēs riņķojam kopā, un mēs izdzīvojam kaut kādus notikumus. Mēs varam iet pāri svecei, jo šeit arī kaut kas ir izdzīvots. Kaut kas rudens saulgriežos bija piedzīvots, kaut kas bija vasaras saulgriežos. Nu, lūk, un tagad, lai svecītes mums nepazustu, ja, mēs varam atcerēties, tad,
Kas notika pagājušajā ziemā? Mēs varam tagad neirografēt arī šo te pirmo svecīti un pateikties tai ziemai, ar kuru sākās mūsu jaunais gads, pateikties ziemas saulgriežiem, ja, viegli neirografējot, iedodot tādu formu svecītei. Un piefiksējiet savas domas, par ko jūs domājat šai brīdī, kad jūs zīmējat to svecīti. Tur, kur jūs redzat, kad līnijas krustojās, ja, mēs nopaļojam. Tie, kas ir pazīstami ar neirografiku, ja, tad zina, ka līniju krustošanās vietas ir konflikti. Ja, un mums tie konflikti nav vajadzīgi, un tāpēc mēs šīs te vietiņas nopaļojam. Vienkārši vēlreiz pārvelpot pāri, lai šis te stūrītis būtu tāds lēzenāks, ja, lai viņš vispār pazustu. Un lai tie radziņi arī mums nepaliek. Ja? Mēs savienojam, jo visi notikumi, viss šai dzīvē ir vienots. Cilvēki savā starpā ir vienoti. Tur, kur redzat, ka līnijas krustojās, vienkārši pārvelkam vēlreiz tādu vieglu līniju. Tā ir tāda sava veida meditācija patiesībā. Un jums nekur nav jāsteidzās. Es jums parādīšu šo tehniku, un pēc tam jūs varēsiet arī turpināt mierīgā garā. Šādi mēs neirografējam visu, kas šeit notika ap to Ziemassvētku laiku. Esam pateicīgi ziemai. Un tālāk mēs ejam uz pavasari. Varam atcerēties, kas notika pavasarī ar mums, kādi tur bijuši notikumi. Un arī pavasara saulgriežiem pateikt paldies, izteikt pateicību, zīmējot svecīti, padomājiet. Par ko jūs esat pateicīgi pavasarim? Kāds atnāca, kāds aizgāja? Kād kur aizbraucāt? Kādu satikāt? Mēdz būt tā, ka speciāli nevar neko atcerēties, bet pēc kāda laika atnāk kādas domas. Varbūt vienkārši var padomāt par kādu cilvēku, kas jums ir tuvs un mīļš, kuram pavasarī bija dzimšanas diena. Vai padomāt par savām sajūtām. Cilvēki citreiz atcerās sajūtas vairāk, emocijas nekā tos dzīves notikumus. Un svecītei. Iedodam formu un skatieties, meitenes. Tur, kur prasās kāda bumbiņa, mēs taču savu vainagu šo gadu rotājām. Šo gadu mūsu dzīvē rotāja dažādi notikumi. Skaisti un ne īpaši skaisti, bet kaut kāda pieredze jauna ir gūta un kaut ko mēs ienesīsim arī jaunajā gadā. Un tāpēc, skatieties, jūs varat pavērot, kur jums uz jūsu vainagā, kur var parādīties kāda bumbiņa.
egļu bumbiņa vai kāds cits rotājums. Skatieties, man prasās pilnīgi, tūlīt parādīšu kā, var pēc sajūtām un var pēc formām. Jūs redzat, rekur, man šeit prasās pilnīgi tāda liela bumba. Jā, es varu šeit ielikt kaut kādu bumbu. Kaut kas tāds īpatnējs, kas rotās manu vainagu. Tad ir šeit līnijas. Prasās savienoties, apvienoties. Paskatieties, kur jums prasās kāda figūra. Tā var nebūt arī bumba. Tas var būt kaut kas cits. Tā. Nu, un gada laikā te ir kaut kādi notikumi. Un šajās bumbās mēs varam ielikt savu pateicību. Mēs varam rakstīt gan uz sveces virsū, gan uz bumbiņām, kā jums pašām gribās. Un šeit vēl maziņa prasās. Ja, te viducī kaut kādu sirsniņu, piparkūku sirsniņu var uzzīmēt. Pateicības. Pilnīgi iekšā bumbiņā var rakstīt. Ja? Un mēs tāpat arī svecīti vasaras saulgriežos iededzinam šo svecīti un pasakam paldies vasariņai par karsto vasaru, par karsto saulīti. Šogad vasara bija tāda īsta, tā kā tai ir jābūt. Ja, un viegli neirografējot, pārvelkot līnijas pāri. Izelpojam, ieelpojam mierīgi. Varam pateikties vasariņai par kaut kādiem notikumiem, kas notika tur. Un tā mēs ejam un nonākam līdz rudenim, kas tagad, šodien 30. novembris, rīt jau būs 1. decembris. Un par ko es esmu pateicīga šim novembrim? Ceļā uz ziemas saulgriežiem. Ja? Kas man šeit ir? Kur šeit man neapzināti tā lielā bumba uzzīmējās. Un es esmu pateicīga novembrim, es esmu pateicīga vispār rudenim par to, ka mums beidzot ir fiziskās telpas pasaku skoliņai. Jā, šeit pilnīgi ierakstīšu. Paldies par pasaku skolu. Šis ir tāds vērienīgākais notikums. Rītdien mēs vērsim vaļā mūsu durvis jau oficiāli. Tāpēc esiet laipni gaidīti. Un jūs redzat, arī bumbā, tur, kur līnijas bija novilktas, jā, mēs arī nolīdzinam tos stūrīšus, lai nebūtu aso stūru, lai nebūtu konfliktu, lai viss notiek harmoniski, skaisti. Savienojam. Pārvelkam vēlreiz līnijas. Pēc tam, kad jūs visu to krāsosiet, šīs te liekās līnijas pazudīs, ja? Un zīmējumam arī ir tā rozīnīte, kad tās līnijas ir redzamas, ja? Un neirografikā, neiroart tehnikā tas ir pieļaujams.
Šeit vēl bumbiņas ceļā uz rudeni. Arī kaut kādas pateicības, ko es pie sevis varu padomāt un iekšā pārvilkot šīs te līnijas. Ja ir tāds pustukšs, ja, tā kā šeit ir tukšs, ja, tad mēs varam arī savas līnijas uzvilkt, pārvilkt. Jo tur kaut kas bija atgadījies, tur kaut kādi notikumi noritēja, un līnijas ir kā tās saiknes, ja, ka tur kaut kāda kustība notiek. Kaut kas tur notiek. Visi tie procesi. Savienošu ar sirsniņu. Ja, un tādā veidā mēs nolīdzvarojam visu šo 2023. gadu. Paldies, ka tas ir bijis mūsu dzīvē, ka ļauj mums piedzīvot to, ko mēs piedzīvojām. Jo mēs katru reizi iegūstam jaunu pieredzi. Ja arī notikumi nav pārāk priecīgi, ja, tad arī par tiem ir jāsaka paldies. Jo mūsu dvēselīte krīzes laikā aug un attīstās. Cits jautājums, kā to uztver mūsu psihe, mūsu ego. Ja, bet dvēsele ir gudra, zinoša, un pie tās var vērsties. Pēc atbalsta, pēc palīdzības. Nu, šeit man prasās vēl tomēr bumbiņa. Vēl kaut kas. Nu, lūk. Un tagad mēs varam šo visu palaist pasaulē. Skatieties, šeit esam mēs ar visu to savu gadu. Ja šeit centrā kaut kur esam mēs. Un mūsu enerģija iet uz ārpusi, uz āru. Mēs komunicējam ar cilvēkiem un mēs komunicējam ar apkārtējo pasauli. Un šeit mums ir tukšums. Ja, un, protams, mums ir jānovelk līnijas, ir jāizsūta savas vibrācijas kosmosā, savu pateicību jānosūta visumam, novelkot vēl jaunas līnijas, var arī caur to sveci, caur pavasara svecīti, caur ziemas svecīti, neirografiskās līnijas. Jā, uz dažādām pusēm. Skatieties, nepārcentieties ar tām līnijām, jā, lai mierīgā gulētu naktī. Jo tās līnijas, kā saka neirografikas autors Pāvils Piskaļovs, ka tie ir jaunie neironu savienojumi. Tie, kas veidojās mūsu galvā, jā, visi procesi notiek. Un šī pateicība, un mēs to uzņemam caur actiņām. Caur actiņām tas pēc tam arī atnāk mūsu apziņā. Tā, kur man tāds divnieks šķīps sanāca. Piparkūku sirsniņam. Nu, lūk, šādā veidā mēs varam vēlreiz un vēlreiz iziet cauri, ja, padomāt, viegliņam izpūst. Paldies! 2023. gads. Paldies!
Uzņemam to enerģiju un visu to labo paņemam līdzi. Jo novembris ir laiks, kad mēs atvadāmies no tā, kas ir izdzīvojis sevi. Un mēs atstājam sev tikai to, ko mēs gribam uzņemt. Ko mēs gribam atstāt, pareizāk sakot. Ko mēs gribam atstāt šajā jaunajā 2024. gadā. Un mēs aizdedzinam savu svecīti. Mēs varam paņemt šeit biezāku marķieri, tā, lai var pamanīt. Un mēs aizdedzinam tagad mūsu svecītes. Aizdedzinam mīlestībai, mieram, veselībai un labklājībai. Ja, mēs varam atkal, lai mūsu zīmējums nepazūd, izcelt šīs te figūras un aizdedzināt. Tā mums enerģija aiziet uz vienu pusi, uz otru. Tā liesmiņa. Lai šī te pateicība nonāk līdz radītājam. Lai aiziet mūsu pateicība. Lai liesmiņa ir koša, silta. Mūsu svecītes, lai tās nepazūd. Jo tie ir 4 svarīgie punkti. Ja? Nu, un jūs, protams, varat strādāt ar tām bumbiņām, izrotāt, izkrāsot, uzskaistināt, skaistināt visādi. Un pēc tam, kad jūsu zīmējums ir tā kā piepildīts, jums šķiet, ka viss pa daudz jau, ja pietiek man to līniju, es vairs netieku galā ar tām līnijām, tad jūs varat sākt krāsot. Ja? Nu, protams, kad viss ir nopaļots. Mēs nopaļojam tos stūrīšus, nopaļojam tā viegliņām. Ja kaut kur kaut kas aizmirstās, kaut ko nepamanat, tas nekas. Tas nekas. Un tad mēs varam sākt krāsot. Ja, izvēlamies kāds krāsiņas, kādas mēs vēlamies. Par svecītam runājot. Tradicionālajā adventas vainagā ir 3 krāsas. Sarkana, zaļa un balta. Sarkana krāsa ir mīlestībai, zaļā krāsa ir cerībai un balta tas ir par garīgumu. Nu, man negribās būt tradicionālai, man gribās kaut ko savu. Un mana svecīte būs lilā. Jūs varat arī izvēlēties krāsiņas, kādas jums patīk. Pateicības var rakstīt arī lapas otrajā pusē. Ja atnāk vēl kaut kādas domas, pārdomas. Jo šīs adventas laiks ir tāds pārdomu laiks, kad mēs varam vienkārši apsēsties un vērot sveces liesmiņu un padomāt, kas ar mums ir atgadījies šajā laikā, jo nevienā citā laikā mēs par to nedomājam un nedomāsim. Jā, liesmiņa. Un padomāt par to, lai tad, kad pateicība ir izteikta, jā,
mēs varam padomāt, ko tad jaunais gads mums atnesīs, ko es vēlos no jaunā gada. Kas tur mani sagaida? Un mums būs cita tehnika, kurā mēs varēsim noskaidrot, kādi notikumi būs nākamgad, kurā laika periodā, apmēram plus mīnus. Ja. Tā, kādu krāsiņu es vēl gribu? Baltu. Tumši zila. Egļu bumbas. Šis baigi labs uz izelpu, tad, kad ir kaut kas uzkrājies, ja, tad aiziet, spriedzi noņemam. Viss notiek. Un lai jaunajā gadā arī viss notiek, lai notiek vairāk pozitīvu notikumu, vairāk skaistu lietu, vairāk patīkamu cilvēku, lai mēs sastaptu. Ja, un, protams, zaļo krāsu ņēmam un zīmējam, krāsojam to mūsu vainagu. Vainags. Zaļa krāsa ir cerību krāsa. Ja, un šeit, lai mums nebūtu tāds haoss, mēs, protams, varam zīmēt, šī ir krāsa par tumšu vai kaut ko gaišāku. Mēs varam zīmēt tādus egļu zariņus. Ja, tur, kur mums līnijas novilktas, mēs varam zīmēt egļu zariņus. Un mums top tāds personīgais vainags ar tādu dziļu, dziļu domu, dziļu jēgu, ko mēs ielikam šeit. Kā jums sokās, meitenes? Es pieļauju domu, ka varētu būt temps jums lēnāks, ja, ir tīpaši tās meitenes, kas pirmoreiz zīmē. Ja, tad, nu, kā jau teicu, nekur nav jāsteidzās. Lēnītēm. Soli pa solim. Kamēr taps skaists vainadziņš. Un tāpat, kad jūs jau izkrāsosiet šo te vainagu, jūs varat arī savas bumbiņas izcelt. Jā, pēc tam pa virsu ar marķieri. Tā,
Kur man ir? 2. Ar savu mārķieri. Un tā viegliņam arī bumbiņu izcelt. Ja? Nu, lūk, un kad darbiņš būs pabeigts, tad tas būs skaists darbs. Četri gada laiki, 4 sveces, 4 galvenie saulgrieži, ja, saules pietura punkti, kur mēs apstājamies un kur mēs padomājam, par ko esmu pateicīga šeit pavasarī. Ko es piedzīvoju vasarā, par ko es vasarā esmu pateicīga. Skatieties, es vasaru pilnīgi atstāju pat neizkrāsotu. Es tai vasarai esmu pateicīga pēdējā brīdī. Jā, šeit viss man ir košs un skaists, bet vasaru es atstāju uz beigām. Tas arī liek aizdomāties. Nu, lūk. Es jūs atstāšu, strādājiet, radiet savu vainagu un dalieties komentāros ar saviem zīmējumiem, kas jums ir sanācis, kādas sajūtas, emocijas, jūs varat pabūt klusumā vēl, aizdedzināt svecīti. Rekur. Svecīte. Parasti mēs liekam svecīti vidū, ja, un sakam paldies šim gadam par visu to skaisto, par visu to jauko. Mēs varam arī ceļot, ja, pavasarī. Kuram gads sākās pavasarī, kuram ziemā, katram ir citādi, protams, mūsu senčiem jaunais gads bija pavasarī, mēs sākam ar šo, un tad mēs ejam uz vasaras saulgriežiem, rudens un ziema, kas tagad nāks ar jaunām cerībām, ar jauniem notikumiem, ar jaunām dāvanām, ko dzīve mums ir sagādājusi, sarūpējusi. Nu, lūk, vēl pateikšu, parādīšu pašās beigās, kad zīmējums būs pabeigts, jūs varat arī ar vienu tādu kopējo līniju, ja nepareiz pateicu, vienu tādu dievišķo līniju pārvilkt pāri visam vainagam, kur gads mums sākas. Tā, tas man ir trīnieks, varu paņemt divnieku. Pārbraukt pāri un vienkārši mēģināt to aptvert, ne, ka tas ir mans, tas viss ir mans. Tā ir mana jauna pieredze, par ko es esmu pateicīga. Lūk, nostiprināt. Un lai viss notiek. Varbūt jums atnāks vēl kaut kādas domas, kaut kādas idejas, ja, piefiksējiet, varbūt atnāks nevisai patīkamas atmiņas, nedziniet tās prom, nedziniet, pakavējieties,
pārrefleksējiet, jo tam arī ir vajadzīga vieta un arī vajadzīgs laiks. Mēs neko nenoliedzam. Viss, kas ir mūsos, tas ir mūsu. Nu, lūk, ar šo es nobeigšu šo te meistarklasi, lai jūs varētu mierīgi zīmēt, turpināt, ja, un pārdomāt, apdomāt. Labi, paldies jums, meitenes, par kopā būšanu, lai viss notiek, lai advente nāk ar prieku, ar mieru, ar sirsnību, mīlestību jums sirsniņā novēlu, labklājību un visu to gaišāko. Paldies un atā līdz nākamajai reizei.